tu vienkārši, zini, tā izmes tāda jūra un nemāki peldēt, bet tev kaut kā jātiek līdz krastam. Es saku ar uzreiz krūtiem šoviem. Mani pirmie šovi bija Rick Owens un pēc tam Louis Vuitton. Un nākošu sezonu es taisīju Yves Saint Laurent, atkal Rick Owens un Louis Vuitton ar to frizieri. Un tā mēs nostradājām 2 gadus. Esiet sveicināti 3. Made It podkāsta epizodē. Šodien mēs esam citās telpās nekā ierasts, jo, diemžēl, restorāns Nomad ir aizvēries ciet. Bet ir iemesls, kāpēc mēs esam tieši šajā studijā, jo šo studiju ir izveidojusi mana šīs dienas viešņa. Bet pirms es viņu piesaku, es vēlos pateikt lielu paldies epizodes sponsoram Playtech. Par Playtech Live es jums pastāstīšu pēc mirkļa. Bet tagad es vēlos pievērsties mūsu šīs dienas viešņai, kas ir vienīgā, unikālā, neatkārtojamā un ārprātīgi mīļā Diana Peitone. Diana, sveika! Čau, Pētiņa! Tu esi arī viens no cilvēkiem, kam nav bijusi intervija vai podcasts vai tādu iespēja pastāstīt par sevi. Bet tu esi priecīga? Ļoti, jo man patīk viss, ko tu dari, un tu man jau patīk sen. Un tāpēc es, zini, vienmēr ir tādi cilvēki, ka jebko tu darīsi, es arī gribu tev palīdzēt un tikai saistīties un būt klāt. Ļoti labi, jo man ir konkrēti precīzi tās pašas sajūtas par Diānu. Man liekas, ka Diānu vajadzētu zināt visiem, kas seko kādai slavenībai Latvijā. Jūs vismaz 2 reizes gadā redzat Diānu storijos, tāpēc, ka Diāna ir slavenība friziere pirmkārt, un ne tikai, tu esi arī tagad mūziķi, nodarbojas ar performances mākslu, un vispār tu esi arī biznesmene, tāpēc, ka tā tu sev nesauc, bet tev ir šī studija. Un arī iepriekš ir bijis bizness, pie kā mēs pieķersimies, bet es tevi pazīstu, mīļie klausītāji, no slavenā komunālā dzīvokļa Čakielā, kur es nodzīvoju 1,5 gadu, un tu arī cik mēnešus? Es arī kaut kur pusgadu, man liekas. Es 1,5. Nu labi, varbūt es gadu. Ilgi. Un es atceros, ka tu jau biji tik dāsna tajā laikā, jo tu vienmēr tev bija kaut kādi pasākumi, tā saucamā dvižuha ap tevi vienmēr notika, un tu nesi mājās mums uz dzīvo kaut kādas krāsainas maizes. Es pirmo reizi redzēju krāsainas maizes, rozā maizes, melnas maizes, kaut kādus dīvainus virtuļus. Tu vienmēr biji tā kā, tev bija rokas puls tajā, kas ir jauns, kas ir stilīgs, ko Rīgā var dabūt, un bija kas ir rozā maize. Un tad tu diezgan ātri savāc savu kešu, ko tu tur laikam krāji prātīgi, un pēc pusgada arī pazudi. Jā, jo es toreiz es dzīvoju tajā komunālā, tāpēc, ka es atbraucu no Ņujorka, pilnīgi broken, bet nevis ar sirsniņu, bet tā kā ar naudu, un man vajadzēja sakrāt, lai es varētu atkal patstāvīgi dzīvot. Tāpēc, ka es pat joprojām, man ir 34, un es pat joprojām uzskatu, ka padzīvoties dažreiz kaut kādā mazā komūnā ir pilnīgi normāli. Ja tev ir kaut kāda mērķa, un tu, piemēram, pārvācies Ņujorka vai Parīze vai vēl kaut kur, tas ir normāli. Jā, man tieši Made It podkāstā ļoti aktuāls ir šīs tēmas par sasniegumiem ārzemēs. Varbūt uzreiz man bija plāns, lai tu man pastāst par savu jaunību, bet pastāst man, kas notika Ņujorkā. Es tur aizbraucu ar pilnīgo pārliecību, ka es tur pārvācos. 2015. 16. Man liekas, pat varbūt 14. kaut kas tāds. Tas ir atkarīgi, kad mēs satikāmies. Nu, tad. Okay. Tu pārvācies uz Ņujorku 15. vai 16. pa to komunālo. Jā, tad 14. uz Ņujorku. Un mans plāns bija, es tur nevienu cilvēku nepazīstu. Man bija plāns tur pārvākties. Vienai pašai. Nu jā. Un tad es, protams, pirms aizbraucu, es meklēju visādus kontaktus no Rīgas. Tur bija 2,5 cilvēki, kuri vispār nav mana kaut kāda industrija vai sfēra. Un tad es kaut kā ar viņiem sakontaktējos, bet īsti nekad nesatiekos, un es pa savam kaut kā tur virzījos. Man ļoti palīdzēja toreiz kaut kāda magiska situācija, kā Instagramā es sekoju vienai meitenei ar kaķiem.
tāpēc, ka man bija tāda arī pliks kaķis. Sievers. Jā, tieši tā. Un mēs tikai sekojam vienai līdzi un rakstījām, cik tev mīļš kaķenīts, un mēs tā arī draudzējāmies. Un tad es vienkārši viņai uzrakstīju, es braukšu uz Ņujorku, vai tu gribi satikties? Viņa tā, viņa prasa, kur tu būsi, kur tu dzīvosi, kur tu strādāsi? Es saku, es vēl nezinu. Viņa saka, tu ko? Tas ir Ņujorka, tā nedrīkst būt. Un tad viņa teica, tūlīt es atgriezīšos, un pēc 5 minūtēm viņa teica, paliec pie mums. Ideāli. Jā, tu vari palikt pie mums, skatīsimies, cik ilgi, bet lūdzu, mēs tev palīdzēsim, davai paliec pie mums. Un uz to brīdi man bija 24, 25 gadi. Un es zini, tu pilnīgi tev ir tāds, viss ir iespējams, viss ir viegli, man vienalga, galvenais, ka es kaut ko gribu. Un tad es aizbraucu pie viņiem, un tad es tur strādāju jau no nākošas nedēļas. Un tad visus 3 mēnešus, ko es tur biju, es jau strādāju, mācījos, asistēju ļoti daudz. Bet pa matu jomu, ja? Jā. Uzreiz? Jā. Wow. Arī kaut kādi lielie vārdi, ar ko tu strādāji Ņujorkā, kas varbūt tagad ir izsitušies pirms 10 gadiem? Tad jāpadomā. Tieši frizieru lieta nē, jo, zini, kā ir, piemēram, Amerikā ir ļoti daudz tie frizieri. Un toreiz viņi ir ļoti populāri, ja tur ir frizieri no LA. Es joprojām turu kontaktu, bet viņi ir vieni no. Jā, viņi nav izsitūžies tur kaut kāda veida. Nu, labi. Bet pateicoties Gintai Lapiņai, es iepazinos ar big name, un tad ar lielo vārdu. Un tad es viņam asistēju tur, un pēc tam Parīzē, un vispār mēs esam šobrīd draugi. Tas ir Nicolas Jean-Jacques. Jean-Jacques. Jā, Jean-Jacques from France. No Parīzes, no Francijas. Un tad viņš ir viens no vadošiem frizieriem, joprojām. Viņš ir joprojām aktīvs. Un es ar viņu Parīzē ik pa laikam esmu arī satiekos. Tas ir superīgi. Tas toreiz 10 gadus atpakaļ sanāk. Runājot par to, ka tu uzdrīkstējies aizbraukt uz Ņujorku, tev pa lielam bija tikai sapnis kabatā, ja? Kāda bija tā tava situācija, tad, laikam, iesim lēnām uz atpakaļ. No 18 gadiem līdz tiem 25, kad tu aizbrauc uz Ņujorku, kā tu tiki līdz tam spērienam, ka tev vajag pārvākties? Jo tas ir diezgan ilgs laiks, ko darboties. Ir 7 gadi pilngadības, lai saņemtos un pārvāktos uz Ņujorku ar neko, tikai sapni. Jā. Ļoti labs. Es par to neesmu domājusi, bet tagad es izanalizēju, kam ir tur runā. Un bija tā, ka es vienmēr gribēju iepazīt cilvēkus Latvijā, kuri kaut ko dara, kuri, kā tu teici, tur roku uz pulsa ar to, kas notiek. Un man vienmēr tas ļoti interesēja un aizrauja, un man vajadzēja zināt, kur tas rozas maizi, kam ir roza maize, jā, vai vispār, ja neviens neēd to roza maizi, man ļoti patīk, kā es viņu ēdu. Bet tas nebija speciāli, tas ir laikam tāda kaut kāda deksme uzzināt kaut ko. Ir liels apetīts uzzināt, iemācīties kaut ko jaunu, ko tu vēl nezini. Un tad sakarā ar to ļoti lēnītēm, es atceros, es nekad dzīve nelidoju nekur, un tad pirmoreiz mūžā es aizlidoju uz Vāciju, strādāt, taisīt frizūras priekš dejotājiem, priekš kaut kādiem šovu. Un man paņēma cilvēki no Latvijas uz to, un es tikai vēl sāku Rīga kaut ko fotografēt priekš modeļiem. Es pat nezināju, ka es kādreiz būšu žurnālā vai kaut kas tāds, jo man vienkārši patika tā satikšanas ar interesantiem cilvēkiem un kopā darīšana. Un tad pēc tam es sapratu, ka es varu lidot kaut kur, es varu būt mobila, es varu pārvietoties. Un zini, vienmēr arī palīdzēja, ka ir kaut kādi draugi kaut kur. Jā. Mana draudzene uz to reizi, labākā, viņa bišķiņ dzīvojās Krievijā, Maskavā, un es pie viņas braucu gandrīz katru mēnesi. Un mēs tur tūsējām, draudzējāmies ar visiem, un tur es sapratu, ka es tur netaisīju modi, vispār neko no tā. Es netaisīju fotosesijas vai kaut kādas mākslas, piedalīšanas man tur nebija.
Bet es tur vienkārši ar nenormālu ātrumu iepazinos ar daudziem cilvēkiem, kuriem es griezu, krāsoju. Un tad man sāka nākt visādi piedāvājumi. Un tad, kad Tieši Maskavā? Jā, un tad, kad tie piedāvājumi sāka būt bišķi nopietnāk, tad es ļoti aizdomājos, kura pusē es gribu virzīties. Aha. Tāpēc, ka toreiz es sapratu, ja tu esi Maskavā, uz toreizi, tad tu būsi Maskavā. Un es laikam izvēlējos tā nebūt. Tev ir tas, pirmkārt, strādājot mākslā, man liekas, liels bonus ir tas, ka tavi vizuālie darbi ir saprotami jebkurā valodā. Tavs talants, viņš translēs jebkurā valodā. Tev pat nav jāprot tik labi runāt, cik vienkārši tavs arots un tava māksla ar frizūrām un rokām, ko tu vari izdarīt, viņa tulkojas. Tāpēc tas īstenībā ir baigi foršs darbs, ja tu esi make-up mākslinieks vai frizieris. Tā ir tāda, internacionāla valoda, tavs darbs. Un tu esi ļoti ar roku uz pulsu uz pasauli, un vispār tu esi, man liekas, pavērusi Latvijai durvis uz tādu augsto modi, jo pirms tevis, es nezinu, vai tu tā vari teikt, ka neviens īsti nebija, kurš ar to nodarbojās, ar augsto modi tieši pa matu līniju. Bet nebija. Bija cilvēki, kas krāsoja matus un grieza frizūras. Bet krūta, viņi arī to krūta ļoti darīja. Bet kur tu mācījies? Un kā tu vispār atradi sevi kā to celmlauzi Latvijā uz augsto modi? Jā, ļoti. Mēs tūlīt atnāksim, jo īstenībā tas nav viens teikums. Jā? Tas nav viens gads, tas nav 5 gadi. Tas ir sākot no... Es teiktu pat, labi, ka es tur tajā Maskavā biju, tāpēc, ka tur es sapratu, ka es to negribu. Tas nebūs mana dzīve, mana tur bija karjera. griezt matus, taisīt frizūras. Jā. Man tur pēc tam piedāvāja pieteikties un visticamāk, ka tiktu uz mūsu TV vadītāju. Bet es tad sapratu, es atnācu šeit, un tagad būs daudz iespējas. Pagaidīja Latvijas TV? Nē. Maskavas TV. Maskava, jā. Un tad es toreiz jau ļoti domāju, man Latvijā arī īsti toreiz nepatika, bet es sapratu, ka es gribu virzīties vairāk uz Eiropu vai darīt kaut ko Latvijā, nekā būt tajā pusē. Un tas man apstāja. Es pēc tam vairs tur tik bieži nebraukāju. Kaut vai mana draudzene jau pārvācās uz Latvijas, vienalga tur braukāju savu karjeru būvēt. Un tur es mācījos tikai pēc tam, kad es jau no turienes izvācos. Kad es tur vairs nesaistījos. Un tad Latvijā es sapratu, ka ilgi sēdēt nevarēšu, ka man vajag kaut kādu avotu, no kurienes ņemt zināšanas. Šeit es tā sapratu, šeit atradoties. Tāpēc, ka es tā labprāt mācītos no šejienes, no cilvēkiem, bet toreiz es viņus neatradu. Es jau visu darīju, ko varēju, kā teikt. Es jau gāju asistēt, strādāju Maija Deluxe uz to brīdi, 2 gadus par asistenti, tāpēc, ka es uzskatīju, ka tur bija vislabākā servisa un kvalitāte un attieksme pret klientiem. Tā arī bija. Bija, un es domāju, ka joprojām ir. Un es no turienes to visu pilnīgi paķēru. Es pat kā robots atkārtoju, pēc tam neinterpretēju neko. Vienkārši visu, kas jādara, es darīju. Tur arī frizieri mīlēja visus savus apmeklētājus. Ja tu katru apmeklētāju pilnīgi apčubini, samīļo, sabučo, samīļo, iedot tēju, iedot tur mīlestību. Es atvainojos, es kustēšos, būs ļoti trokšņaini. Jā, es domāju, ka šito es ļoti no sevis pievienoju par klientu tieši. Es to teiktu, tas ne tikai servis ir, tas ir vienkārši kā es to daru. Un man ļoti bija interesanti cilvēki, un ir joprojām. Un tāpēc šitā interese un vēlme apčubināt un iepazīt klientu un tikai, varētu teikt, palikt ar viņu draugiem, tas ir ļoti naturāla sajūta. Un es vienmēr, kopš man nāk cilvēki, jaunie, vecie, man vienmēr ir svarīgi, kā viņš jūtas, kas viņam sirds un vispārējais. Un es domāju, ka šito es pievienoju klāt no sevis. Un īstenībā to es dodu arī tālāk, jebkura vieta, kur es biju. Un ar to... Ja kāds var saslēgties ar to, jo tu zini, ja cilvēks ir
pilnīgi citādāks, nu, viņš var mēģināt. Jā, viņš var mēģināt, bet nesanāks. Bet ja cilvēks ir arī tendēts uz to, lai tā kā būtu tik līdzjūtīgam, tik sapratošam un viņam nav vienalga, tad viņš varēs to pārņemt. Bet principā to visu servisu, mēs runājam tikai par frizieriem, mēs nerunājam par augstu modi šobrīd, bet to servisu es pārņēmu ar tādu īpašām rūpēm, es pārņēmu no es nezinu, bet tā ir vienkārši tava enerģija. Es saku, tas vārds, kas tevi raksturo visvairāk, man liekas, ir radošums, drives un mīlestība. Tas ir tās 3 lietas, kas tev ir. Tu esi ļoti radošs, tu esi ļoti darbīgs un tu esi ļoti, ļoti mīļš. Vienkārši tu esi mīļš cilvēks, kas daudzi nav tādi uzkrītoši mīļi. Tas ir kaut kas īpašs. Tas ir vai nu tev ir, vai nu tev viņš nav. Bet runājot vēl par ārzemēm, Parīzes modes nedēļa, Parīze vispār kā tāda, tu ļoti daudz brauc uz Parīzi, strādā Parīzē, tu esi ar vienu kāju Parīzē visu laiku. Pastāsti par, burtiski cilvēki nezin, kā tas strādā, kā strādā Parīzes modes nedēļa, tu esi strādājis pie lielajiem zīmoliem, varbūt var padalīties arī ar kuriem, man liekas, tu pie Chanel strādājusi, kā tas strādā aizkulises, kā tu tur nonāc, vai ir viens galvenais frizieris un jūs visus diktē, vai jums ir pēc bildes jātais, kā tas viss strādā? Amazing. Jā, piedod, Betiņ, es klaidoju. Kad es stāstu visu kaut ko, man sākas kaut kāds stāstīju, un šausmīgi daudz laika izterējis, kamēr es runāju. Kamēr tu tiec jā, kamēr es tieku. Tas bet, normāli. Vienkārši īsumā pateikt, ļoti ātri reāli. Skaties, skaties mani. Tā kā Ņujorka es sapratu, ka mode, tur es sāku taisīt fotošūtus, un es iepazinos ar to Nikolā. Un tad tur es sapratu, šis ir mans. Kāpēc es esmu frizieris. Un tad es atgriezos atpakaļ no Ņujorka uz Latviju. Es šausmīgi negribēju atgriezties. Es jau plānoju, ka es tur dzīvoju. Un man bija gadu depresija šeit. Un tad... Tajā komunālajā? Jā. Man bija, tāda depresija, tu vari būt jauks uz āru, bet tu nekad cilvēki nezina, ar ko tur mocies. Bet jā, un tad tur es satieku tos partnerus, ar ko es atveru to iepriekšēju vietu. Un tāpēc, ka man bija tāds, ka man ļoti gribēs, darīt nenormāli daudz, un es ieraudzīju tur to iespēju, un es tik un tā biju, tādā neutralizēta. Es nevarēju aizbraukt uz to Ņujorku, un tāpēc es domāju, kamēr es nevaru pieņemt nekādus citus lēmumus un idejas, man nerodas ārzemēs, es tikai gribu vismaz šeit darīt Ņujorku. Vai visu savu pieredzi, kas es dabūju Ņujorku, un iemācījos koloristiku un krāsot tehnikas, visādas stilīgas kā Amerika, es liku to šeit, tāpēc, ka to vajadzēja izdalīt. Un tad pēc tam pagāja laiks, un man parādījās cita draudzene, un viņa man sauc uz Parīzi. Bet es neaizbraucu, un tad pēc tam man kaut kas saliekas, kā ir tāds brands no Latvijas, Victoria Thomas. Viņi strādā Parīzē. Viņi man uzaicināja uz fotošūtu, un sakās ar to, ka es saku braukt pie viņiem, un tad ļoti lēna gara es saku saprast, kā Parīze var arī taisīt šūtus, fotosesijas. Un tad pēc tam tas viss lēnītēm izpeldēja caur draugiem uz skatēm. Un Rīga tajā laikā, tu zini, es taisīju visu laiku skates. Un beigas nonāca tā, ka es pati strādāju atsevišķi ar dizaineriem priekš skatēm, šeit. Rīga Fashion Week. Jā, Rīga Fashion Week. Un mēs izdomājam ar viņiem to telu un frizūras, un es varēju piedāvāt kvalitatīvu izpildījumu ļoti, par ko pati īstenībā joprojām priecājos, jo tas bija ļoti liela līmeņa. Un uz toreiz es vēl nezināju, kā daras īstajā Fashion Week. Fashion Week? Jā, modes nedēļa. Es nezināju. Un tad sākot tas lēnam viss ģenerējas uz to, ka man bija vēlme, man gribējās uz turieni, bet es nezināju kā, un tad man liekas, tas vienkārši atveda caur draugiem, tāpēc, ka viņi zināja, ko es daru, viņi redzēja, un tad vienkārši viena brīdi paveicas. Es aizbraucu palīdzēt, man piedāvāja, un tad kopš tā laika jau 4 gadus kopā ar Covid, tagad 1 gads, Covid, 2,
Un vēl 2 pirms tam es sāku, tas sanāk kopā 5 apmēram. Man liekas, ka 4. Bet es sāku strādāt ar vienu ļoti krūto frizieri, mūsdienīgo. Viņu sauc Dafī. Un toreiz maziņa, es tā saucu sevi, jo es vispār nezināju, kas tas ir aiz kulises, kas tas viss notiek. Maziņa pirms 5 gadiem, jā? Nu, es tā sāku, jā. Tāpēc, ka tur ienāc un tu saprati, te ir vispār visas lietas pilnīgi otrādi, nekā es pieradu savā Rīgas Fashion Weekā darīt, nekā es pieradu darīt komanda. Un tad tu vienkārši, izmest tāda jūra un nemāki peldēt, bet tev kaut kā jātiek līdz krastam. Un tur bija tā, ka es sāku ar uzreiz krūtiem šoviem. Mani pirmie šovi bija Rick Owens un pēc tam Louis Vuitton. Un nākošu sezonu es taisīju Yves Saint Laurent, atkal Rick Owens un Louis Vuitton. Un vēl kaut ko es tagad neatcerēšos ar to frizieri. Un tā mēs nostradājām 2 gadus ar viņu. Es taisīju katru šovu, ko viņi taisīja, izņemot tos, kur bija cepurus baigi daudz un bija mazāk modelis. Toreiz viņi kaut kā mani ņēma, un es visu laiku biju tur. Un tad pēc tam, laiks iet, es arī jau iemācījos būt tajā aizkulisēs. Un tad es sapratu, ka varbūt mums ir citādāk, un tad es sāku mēģināt arī citus frizierus. Un tad es tagad šobrīd strādāju ar citiem. Es īstenībā strādāju ar dažiem, kuri bija viņu komanda. Un viņi taisa atsevišķi savas lietas. Es ar viņiem strādāju. Un tu man jautāji, kā tas viss izskatās tur. Es sākšu ar to, ka tu vienkārši atnāc, tu nekad nezini, kas tev būs jādara. Kurš gatavs uz to? Tagad tu nezini. Tu nezini, kādi būs šodien mati. Vai būs daudz jādara, vai būs vienkārši jāpažavē mati. Nav brīfi nekādi frizieri, tam galvenā friziera palīgam. Viņš atnāk un kas ir tas ir? Tādiem kā es nav. Jo es esmu vēl es neesmu pamatkomanda. Pamatkomanda, viņi gatavojas priekš skatiem vai šūtingiem, fotosesijiem. Viņi gatavojas 1, 2 iepriekš. Viņi dažreiz taisa arī pieliktus matus kaut kādus vai sagatavo kaut kādus speciālus matu gabaliņus. Pamatkomanda tas ir, teiksim, 5-6 cilvēki priekš tās konkrētās skates, kā priekš viena projekta ir kopā pieaicināti, viņi sagatavoja to uzmetumu. Gandrīz, bet tikai tie cilvēki ir visu laiku ar to meistaru. Tas ir viņa komanda. Viens meistars ar viņa komandu tiek piesaistīts pie skates. Jā. Un tie ir parasti, viņam ir tie cilvēki, kurus viņš prefer. Apmāca? Kas? Prefer. Piekrišanu lielāku dod. Viņiem. Un viņi ir... Tie parasti ir kādi 10 cilvēki, pamatsastāvs. Un tad pēc tam, atkarīgi no cik sarežģīti ir skati, tad pieaicina vēl 10 tie, kuri arī priekšroka, kam ir. Un pēc tam vēl 10, ja vajag. Tur ir tādi bišķiņi apli. 3 kārtas, 30 frizieri priekš vienas skates. Dažreiz jā, bet nevienmēr. 20 tas ir minimums priekš tādas labas skates, bet, piemēram, šogad es arī taisīju Pāris, kur mēs bijām tikai 4 frizieri vai 5. Tas ir ļoti atkarīgi no tā darba. Un, piemēram, prezentācijām 4 frizieri, 5, un skatam, tur vajag minimum 10, 15 cilvēkus. Un, ja ir liela skata, piemēram, 50 modeli, piemēram, Chanel šovā, man liekas, mums ir 30 frizieri. Wow, tad Chanel, Rick Owens, Saint Laurent. Marģēlu taisīju ar Eugenu. Marģēlu taisīju ar Eugenu. Un arī mēs ar Dafī arī taisījām Hermès. Un ļoti daudz šovus Milāna. Es arī Milāna bišķi braukāju. Kas vēl tāds svarīgākais bija. Bet, zini ko, tagad pagaidām es Chanel taisu 5. reizi, man liekas. 5. reizi? Jā. Tas nav tikai vienreiz. Ja tu dari šovus un viņi tev atkārtojas, tas nozīmē, ka tu esi tajā komandā
vēlams. Jā, un tu vari kustēties jau tuvāk tam kodoliņam pašam. Jā, bet labāk to tā nedomāt. Jā, jo īstenībā es ļoti daudz par to visu domāju. Un es domāju, kā būt. Un, dari tu, ko gribi. Ja tu patīk, tad tu patīk. Ja tu nepatīk, tad tu viss. Kāds ir vecums galvenajam frizierim? 40, 45. Tad jau tu esi tikai mācies, tikai virzies. Es zinu, tas nav tā kā modeļiem, aktieriem, ka tev ir viss nokavēts tur kādā vecumā. Tu izkop to savu talantu, radošumu, spējas un tu tikai paliec labāk un labāk un labāk. Pastāsti man. Jā. Par slaveniem modeļiem, ko tu esi frizējusi uz skatēm. Jo skaties, beidz Chanel, Hermès, Saint Laurent, Margiela, Rick Owens. Tu esi noteikti strādājis ar top supermodeļiem. Mums, protams, viņi visi ir backstage, aizkulises. Un mans tops, ka es tieši taisīju matas. Bet jā, laikam ne visi pazīst tos vārdus, jo priekš manis tas ir. Tā kā wow. Un es taisīju Annai Cleveland matus uz Margielu un bija ļoti patīkami, ka viņa mani atpazīja pirms 10 gadiem. Viņa teica, mēs ar tevi satikāmies Ņujorkā viena šūta. Es tā, wow. Jā, un tas bija tieši tas šūts ar Nikolu Žonžēku. Tas 10 gadus atpakaļ priekš models.com. Un tad man bija tas, wow, viņa mani atceras. Jā, jo es izskatos pavisam savādāk. Jā, tu biji tāda punk girl, bet arī par to mēs parunāsim. Par tavu bērnību un jaunību. Un tev ir kaut kāda vēl, vai Victoria's Secret modelis, tu esi taisījis? Tas vēl patīk. Droši, jā. Man vienkārši ļoti patīk Arka. Tas ir, viņa ir mūziķe, bet arī performansiste. Es ne performētāja. Jā, performētāja. Un tāds vārds siste nav. Un viņa ir, mēs jau ar draugiem, ar draudzeni vienu ļoti sen par viņu fanojam. Un es arī viņai taisīju mātes. Tas bija ļoti forši. Jā. Tas bija, Mugler. Priekšmuglera. Jā, tas bija Mugler. Jā, es arī taisīju Mugler ar Cintiju Harviju un Džambatista. Un tas ir pēdējie. Starp citu, tie pēdējie. Es arī taisīju visādus maziņus rohku. Tikko uztaisījām Rudē. Es nezinu, kas tas ir. Izdzirāt, jā. Bet mans favorīts pēdējā gados 2 ir tas Enfant riche déprimé. Tas ir ERD. Jā, tas ir ERD. Nozīmē bagātie jaunie Wow. Es aizmirsu, es zinu angliski, bet pārtulkot nevaru. ERD, tas saucas brands. Man tas ir highlights, tāpēc, ka tur ir māti krūtie un interesanti viņus taisīt. Un Maika Martīnes ir vienkārši tas, kam es asistēju. Un vēl runājot par slavenībām, piemēram, tādas lielas slavenības, kā Naomi Campbell. Viņi ir citur, viņi ir atsevišķi, un parasti pat manējie frizieri netaisa viņiem matus. Viņi ir atsevišķajās istabiņas, savas kaut kādas privāti VIP, bet viņi, protams, stāv šitā line-upā. Es nezinu, kā pateikt latviski to vārdu, jo tas ir angliski. Angļu valodas vārds. Līnijā, jā. Viņi ir stāv līnijā, bet viņi, viņi vienkārši viņiem ir savas komandas, savi manikieri, savas frizieres, savas make-ups, vizāžisti. Labi, bet Victoria's Secret modelis, kāds Bella Hadid vai tur... Bella Hadid un Gigi Hadid bija, jo viņi es negribu jaukt tagad, bet viņi ied Louis Vuitton vai Yves Saint Laurent, viņi staigā. Un Bella Hadid pats, Givenchy arī. Alex Kosani vai kādu no jaunajiem zvaigznēm. Kaja Gerbere. Kaja Gerbere. Jā, varbūt es tik labi pēc vārdiem nezinu. Bet priekš manis, man bija mani highlighti. Bet ar latviešu modeļiem arī sanāk satikties, ne? Jums arī ir pāris, kas staigā lielos šovus. Pareizi. Es tur satiku no latviešu meitenēm Aivitu. Muzejā. Ak, Dievs, es viņu gribu uzaicināt šo podcastu, viņa man neatbild. Nekas, viņa ļoti aizņemta. Es zinu. Es neesmu ar viņu baigas draudzenes. Jā, tā kā es viņu pazīstu, un es viņu satiku Chanel. Un tur vēl satiku Rick Owens, es satiku Sašu Komarovu, kas šeit dzīvo ar māsiņu.
Un kas vēl bija? No latviešu puišus es vairāk satieku. Es zinu, Matīs Rusko, kas Gucci staigā. Jā, bet Gucci es vēl netaisīju. Jā, bet mums ir tas latviešu aģentūra Bro Models. Jā. Un man liekas arī, tagad visvairāk ir Bro Models tur iekšā. Jā, latviešu puišus es tur satiku. Es varu paņemt pauzīti un pateikties sponsoriem. Jā, protams. Jē, paldies, mīļiem Playtech Live. Ja tu esi jauns cilvēks, kurš meklē darba vietu, Playtech Live varētu būt īstā vieta priekš tevis. Ja tev patīk dinamisks darbs, tev patīk darbs angļu valodā, tev patīk darbs uz ārzemju tirgu, tev patīk izklaidēt, jo tas ir darbs, kur diezgan daudz tu var nodarboties ar spēļu vadīšanu. Ir arī citas pozīcijas, bet tas spēļu vadītājs varētu būt tā galvenā. Un tā ir darba vieta, kas tev piedāvās konkurētspējīgu atalgojumu pašā Rīgas sirdī ar skatu uz Daugavu. Un tā ir internacionāla vide, kurā arī es pat esmu pavadījusi 5, gandrīz 6, neatceros, ko es par saku, 5 vai 6 gadus no savas dzīves strādājumu. Esmu iemācījusies tur visu to, ko es izmantoju tagad, kā sevi prezentēt, kā sevi kopt, kā runāt ar kameru, kā nekautrēties no kameras un kā es izskatos, kā es skanu. To visu esmu iemācījusies savā pirmajā darba vietā, tieši Playtech Live, kurai es esmu tik ļoti pateicīgi par šīm pieredzēm. Tāpēc, ja jūs esat jauns cilvēks, ja jūs esat dzīves strupceļos, krustcelēs un vietā, kur jūs meklējat jaunu darba vietu, tad es ļoti ieteiktu tieši Playtech Live. Aprakstā būs links, un droši aizsūtiet savu CV, aiziet vismaz apskatieties, kādas ir telpas, kāds ir kolektīvs, kā jūs tur sevi jūtiet. Nav uzreiz jāparaksta jau kaut kāds darba līgums un nesitīs jūs ar kāju iekšā, bet ir apmaksātas apmācības, kas arī ir foršs. Apmācību periods ir apmaksāts priekš jums, ja jūs izvēlaties iet tālāk ar šo te darba vietu. Tā kā paldies, mīļš, Playtech Live par to, ka sponsorē jau 3. Made It epizodi, un paldies, ka you made it happen. Atgriežamies pie Diānas Peitonas, un tikko mēs runājām par Parīzes modes nedēļu un par slaveniem modeļiem. Vai tu vēlējies vēl kaut ko tur piebilst? Es vienīgais zinu, ka tik daudz, kas notiek tur man, un priekš manis tas, kas bija vakardien, tas jau nebija. Un es daudz ko esmu izdarījusi, bet es neturos uz tā. Tā kā man visu laiku liekas, tas nav arī nekāda problemātiska trauksme mani. Es vienkārši nejūtu, to, ko mēs šodien darām, tagad intervijā, piemēram, tas ir ļoti krūta un tas ir aktuāli. Bet to, ko es jau esmu izdarījusi, tas ir tādas foršas atmiņas, bet es zinu, ka vēl būs un vēl būs tie darbi. Jā, tu esi ļoti enerģiski, tādā ziņā aktīva, un tas varbūt ir iemesls, kāpēc tu esi satikusi tik daudz cilvēku, kas tu saki, draugi bija tie, kas tev palīdzēja iebīdīt kaut kur, tikt kaut kādas pazīšanās. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri nav tik sociāli varbūt no dabas? Jo izklausās, ka tā ir tik pozitīva īpašība, kas tev tiešām var ielikt tur, kur tev vajag. Nevienmēr tavu smago darbu, garos gadus novērtēs. Reizēm tev vienkārši vajag iet ārā un iepazīt īstos cilvēkus. Tā kā, ko tu varētu ieteikt kādam, kurš varbūt nav tik sociāls? Tas ir pareizi, tu visu to pateici par to ilgu gadu darbu. Es arī ilgi jūtījos nenovērtēta tieši šeit, Latvijā. Un tad aizbraucu uz Ņujorku, un man saka, wow, man tā patīk māte, ko tu man uztaisīji, pēc tam nespuķīties vēl kaut ko. Un vairāk, es teiktu, tas varētu būt ne tikai, labi, es aizdomājos jau tālāk par to, ka mums pašiem pirmkārt būtu jābūt bišķiņ vairāk pateicīgiem, viens otram vai citiem profesionāliem par to, ka viņi mums kaut ko izdara vai iedot, ja tu tiešām to novērtē. Nevajag kautrēties pateikt, paldies, man tā patika. Es nezinu, tas var izmainīt kādam dzīvi, ja godīgi. Un, jo vairāk tev būs pārliecības no citiem, jo vairāk tu varēsi izdarīt. Tāpēc, ka es zinu, kur es esmu laba un kur es esmu slikta. Bet ja man pasaka paldies par to, ko es esmu izdarījis, es būšu tikai vēl labāk. Tas vienmēr ļoti palīdz. Un atbildot uz tavu jautājumu, tur ir,
es piekrītu, ka, ja tu esi liels profesionāls un tu dari visu tik labi, bet tu neesi tik sociāls, piemēram, un tu nevari, tā iet un draudzēties, tāpēc, ka tev pirmkārt negribas. Jā. Man gribas, man interesē cilvēki, un tas ir dabīgi. Un es to neiespiedu no sevis, atbraucu uz Parīzi, tagad uz 2 mēnešiem dzīvoju no septembra līdz novembram. Un spiedu, jāiet draudzēties. Tā, es vispār īstenībā negribēju arī tos 2 mēnešus, bet es tev piekrītu, tas ir šausmīgi negodīgi vispār, ka tu esi tik talantīgs, tik malacis, bet tev nav tas iespējas. Bet, diemžēl, pasaule tā ir uzbūvēta, ka tev vienkārši jāiet un jāstāsta par sevi. Mēs dzīvojam sabiedrībā. Jā, un mums, starp citu, iedodas visi ierīci. Visi ierīces, lai to izdarītu. Un man bija, piemēram, ilgu laiku konflikts ar sevi, ka es negribēju neko stāstīt par sevi sociālajos medijos. Tāpēc, ka man, piemēram, liekas, ka nevis es, bet es arī skatos. Zini, kā mēs varam salīdzināt, ka mēs skatāmies citus feedus un, storijus un Instagramus. Es teiktu tā, es vienkārši nejūtos stāstīt, piemēram, tos tekstus rakstīt par visu, kā es jūtos katru dienu vai mēnesi vai nezinu cik, tāpēc, ka es neesmu nekas, ne psihologs, nekas, lai citiem to stāstīt. To var darīt ļoti īsi, jā, tā kā viens teikumiņš vai vienkārši mūds kaut kāds cilvēki nav stulbie, viņi paši sapratīs, ar ko tu un kā dzīvo. Ja tu gribi kaut ko padalīties, jā, es to sapratu, ka ja tu to dari reti, jā, tu tā kā izliec ārā uz cilvēkiem postu, piemēram, par kaut kādam pārdomām, kuras tiešām var palīdzēt un cilvēkiem saprast kaut ko par sevi un nebaidīties no tā, ko viņi jūtas. Bet kur ir, par ko iet šī runa, lai visi ir, kādi viņi grib, mēs paši izvēlējamies, ar kuru mēs saistāmies, kur mēs saistāmies un ar kuriem cilvēkiem mēs saistāmies. Var teikt tā, ja tev nepatīk draudzēties un tu nejūties ērti ar to, ka tev to jādara, tad lūdzu nedari to. Tas ir komunicēt caur Instagram. Var caur Instagram komunicēt tāpat. Var, bet varbūt tas nav tavs. Varbūt tavs ir strādāt ne ar cilvēkiem, bet ar kaut ko citu. Un tu šausmīgi daudz laiku izterēsi ar to, ka tu mēģini izdarīt, kas tu neesi. Un tu pazaudēsi to laiku. Savā laikā tu varēji darīt to, kas tev vedīs uz turieni, kur tu tiešām gribi būt. Un jautājums, kur tu gribi būt, tas ir arī tev jāpadomā to pašam. Tu nevari domāt, ko tu gribi no tā, kas tev ir atlidojis no malam visam. Jo, piemēram, tev apkārt, piemēram, kā es biju, es, piemēram, ar jauniešiem, tagad frizieriem vai ar citiem meistariem tagad runāju. Man ir draugs, viņš ir talantīgs šeit Latvijā. Talantīgs, viņš nenormāli var kvalitatīvi izdarīt un viss smalki, un viņš visu laiku piedalās kaut kādas, viņš taisa fotosesijas priekš friziera veikaliem, magazīns. Un es viņam prasu, un mēs runājam tā, un tu zini, viņš grib piedalīties frizieru konkursos, un tur nevajag nevienu draudzēties, tu vienkārši pats izdari savas lietas un aizsūti uz žurnāliem un miers. Viņš, piemēram, nekādīgi negrib to strādāt modes industrijā, jā, un braukt uz šoviem un strādāt aizkulisēs. Labi, bet tas ir tavs draugs. Mēs tagad par tevi runājam. Tev ir ļoti labs Instagrams un vispār vizuālais uz storijiem, uz digitālo mākslu, ne tikai uz Tu esi vienkārši laikam mākslinieks, vai ne? Tu vienkārši, tev ir tā tava vīzija, tu viņu redzi, jo arī pirms tevis nebija tāda veida komunikācija Instagramā, es nebiju redzējusi Latvijā, un arī pieminot to pašu beforeka un afterka. Ja jūs esat dzirdējuši par tādu beforeka, afterka, ka pirms un pēc izmanto šos te vārdus un liek storijas, tas ir reāli nācis tikai un vienīgi no Diānas, vienkārši no taviem mākslinieciskajiem procesiem. Un tu esi arī cilvēks, kam ir tik forši, tu visu arī tik vizuāli, tik estētiski māki parādīt, tik patīkam. Tas ir arī
arī kaut kas tev tik ļoti, ļoti padodas. Bet viena lieta, ko mēs vēl nepaspējām izrunāt, bija par studijām. Jā. Jo tu esi, es minēju arī kā businesswoman, un cik es tev sakoju līdzi, tu esi self-made. Tev nav bijis sugar daddy, kas tev palīdz visu un sakārto visu, un uztais vienu studiju, un uztais otru studiju. Tu vienkārši ņemies un esi mākslinieks. Tu esi šos te biznesus, abus divus, kas tev ir bijuši, runājot par iepriekšējo kitchen un par tagadējo perform studiju. Tu esi uzbūvējis no nulles, nevis pati, bet ar draugiem, bet bez kaut kādas finansiālas palīdzības, vai ne? Tā ir? Jā, bet tikai šito studiju, jā. Iepriekšēji nē, man bija partneri. Bet bet tu arī savu naudu tur ieliki, saproti, ne? Naudu nē. Vienkārši savu radošo, ja? Kā radošu un savu dzīvi 7 gadus garumā. 7 gadus, jā. Un, kas notika ar tavu pirmo frizēto kitchen hair? Man liekas, tas starp citu ir otrā. Pirmā bija, negribu teikt. Šī ir trešā? Jā, šī ir trešā vieta. Cik dzīves tu esi dzīvojusi? I hope. Vienu, es ceru. Bet jā, par pirmo es pat negribu ieminēties. Un ja es varētu neieminēties šitai studijai vārdu, es arī neieminētos. Bet ir tā, ka es uzskatu, ka man, bija, zini, visiem ir savas liktenis. Jā, varbūt es vienkārši iedošu preface, piedot, kā cilvēki, kas varbūt nezina, viņi nezina, par ko mēs runājam. Tev bija storija pirms kāda laika, ka tu ar Kitchen Hair Lab vairs neasociējies, visi tavi klienti, lai nāk pie tevis, tu esi tagad perform un viss. Jā. Tas ir tas, par ko es prasu, kas notika ar Kitchen Hair Lab, tādā ziņā, ka tu esi atdalījusies no šī biznesa, viņš pats par sevi turpina eksistēt. Jā, un tad. Es uzskatu, ka es esmu tāda, zini, maza feja piksi, kurš visu laiku kaut kur pieskaras, uztaisa tur vidi, jā, un iet uz nākošo. Es tā jūtos. Man liekas, ka acīm redzot, skaidrs, kāpēc man ir šī studija, nevis kaut kāda cita. Un es vienkārši dēļ visādas viedokļu nesakrišanas, tev dažreiz gribas vienkārši tik atdalīties, kā viss nonāk pie tā, ka katram savs ceļš un viss, un mums vispār nepaceļam, necik. Jā. Un tāpēc man ir mana studija, un es šo vietu, par viņu es esmu sapņojusi, kopš man ir 18. Un es visu laiku domāju, gan jau, zinu, tas vietas, viņi gan jau attīstīsies, gan jau būs tā, kā es gribu pēc tam. Bet tā īsti nestrādā. Ja tu vari, tad taisi uzreiz tā, kā tu gribi. Bet, lai to saprast, kā tu gribi, tev arī vajag procesam, vajag pamēģināt. Jā, vajag, un ne tehniskajam, es teiktu pat radošajam vairāk. Vismaz, lai būtu pārliecinātam, ka vizuāli, jā, tieši tu tur ieminēsi manu Instagram. Es saku, man bija pirms tam krīze, jo es negribēju neko taisīt Instagram, tāpēc, ka man bija, es nevarēju saprast, kā es vizuāli izskatos, un principā sakarā ar to es nevarēju saprast, kas es esmu. Un ko tu gribi pateikt? Jā, ko es gribu pateikt, un kāpēc vispār man kaut ko jāsaka. Un tad kad viss savienojas arī vizuālā daļa par šo studiju. Un tad es sapratu, kā es gribu. Es viņu meklēju 2 gadus. Jā, šī studija bija pilna piekrauta ar krāmiem, ar mēsliem. Un kaut kādiem mašīnām, kur griež un grauž viss kaut kas. Jā, un te bija... nekas te nebija balts, te viss bija ķieģeļos, vai ne? Ne ķieģeļos, bet tāda veca apdare. Vecas krāsas kaut kādas, un grīda bija briesmīga. Un es to zinu, jo pirmkārt to var apskatīties Diānas studijas Perform Instagramā. Tur ir gan before, gan after, par to, kā šeit izskaties. Un es, starp citu, palīdzēju krāsot sienu šeit. Jā, tieši tā. Šīs te. Kuras jūs redzat logu, kā tos sauc... iekšpusītes. Visas iekšpusītes. Es nokrāsoju un vēl pāris sienas palīdzēju. Jā, tas bija. Tā kā es arī jūtos, ka esmu pielikusi savu pirkstiņu. Tu esi. Un vēl
pieminot, atsaucoties mazliet uz to, ko mēs iepriekš runājām par socializēšanos, varbūt jūs vienkārši arī neesat vēl satikuši savus cilvēkus. Performā notiek ļoti forši pasākumi, bieži vien ir performances, jūs varat sekot līdz Diānai vai sekot līdz performa Instagramā, tur visu laiku. Būs informācija, tie ir koncertiņi, izstādes, visādi radoši procesi, kur jauni cilvēki nāk un dalās ar to, kas viņiem ir iekšā, ir jogas nodarbības, ir viss kaut kas te notiek. Un runājot par tiem jauniem cilvēkiem, man liekas, ka tu esi ļoti veiksmīgi piesaistījusi tieši tos Latvijas jaunos talantus ap sevi. Viņi ap tevi zuminās, zini, tā kā bitītes, ap tevi notiek tas jauno mākslinieku komunas. Tāpēc, ka man pašai tas nenormāli interesē un patīk. Un man vienmēr patīk, kā savienot cilvēkus. Man patīk, ka... Tev patīk. Es arī vienmēr atnāku, un kad kāds cilvēks ir, vai tu zini Beāti, jūs esat pazīstami, un tu man iepazīstini kādu. Dažreiz jāpiečekot, varbūt dažreiz ir beta vai kāds cits negrib runāt vispār tajā brīdī, bet to es arī mēģinu, taktiski. Tas nav, ka es pāru uz visam pusēm. Bet paldies, ka tu visu šito ieminēji. Man tas... Tā ir arī mana performance. Paldies, ka tu šito visu pieminēji. Es dievinu šo vietu, tāpēc, ka es jau iepriekšējā vieta gribēju, lai tas ir tāds centrs. Art hub. Art hub. Community center. Burbulis. Un man tā gribēs, lai tur mums ir regulāri koncerti, lai mēs tur pārdodam, tikai nevis pārdodam, bet lai vīns ir pieejams. Bet, kad cilvēki to nevar izdarīt ilgus gadus, es nevaru to īsti saprast līdz galam. Un tas ir ne tikai sakarā ar to, daudz ko citu arī. Bet šeit, piemēram, es daru vienkārši visu, kas ienāk prāta, ar konceptu. Un es neredzu kaut kādas neiespējamas lietas. Tu pati šodien redzēji, ka tu biji šeit kā kliente arī, bet arī tu biji uz kādiem pasākumiem, tu biji uz jogu. Un tu šodien esi, šita telpa pilnīgi mainās visu laiku, jo viss, kas ir šeit, viņš ir noņemams, pārvietojams un ar ritentiņiem, es teiktu tā. Un viss ir iespējams iziet arī uz lieliem kaut kādiem vakariņiem, tas nesaucas banketi, bet uz tusiņiem, uz dzimšanas dienām, kaut kāda studija. Un tad mēs tur jau atbildēju, kas tur noticis, kāpēc es aizgāju. Īstenībā pēc šī podkasta es sapratu, ka nākoša prasme, ko es gribēšu, tas ir, ja vēl kādreiz man intervēs, es gribu mākt būt vairāk strukturizētai tajā sarunā, jo es tieši domāju, man būs intervija, bet es pat nejūtos, stabili šobrīd. Bet tu runā tā, kā tu runā ikdienā. Es arī pamanīju, pirms mēs sākām filmēt, tu nebija uztraukusies. Tu vienkārši reāli runā tā, kā tu runā parasti. Bet tu esi tāda, tu plūsti. Tāpēc esmu šeit, lai palīdzētu tev ievirzīt, piemēram, nākamajā tēmā par performances mākslu, ar ko tu sāki nodarboties salīdzinoši nesen, kas man liekas interesanti, jo tev aizsākās tavs mūzikas projekts Off Me On. Un tā, kad es pirmo reizi dzirdēju, man likās, what is this? Very, very interesting. Kas šis ir? Ļoti, ļoti interesanti. Un es īsti nevarēju saprast, kam tas ir domāts, līdz tu sāki performēt. Tam bija tāds skaidrs. Ak, Dievs, skaidrs. Tas viss tik ļoti līmējis kopā, un tas tik loģiski. Un piesakojot tev un pavērojot, piemēram, tavas publikācijas, var redzēt, ka tu esi ar milzu sarkanu kleitu karājusies no griestiem, tu esi ar kaut kādām katanām spīdīgā tērpā, vārtīsies pa zemi lāzeriem, tur kūleņojas, lidus cauri cilvēkiem un izdarījis visādas tādas dīvainības, kas man... Gribētu zināt, tu kā pieaugusi, nobriedusi sieviete, kā pieaugušais, kurš parasti ir savu visu iekšējo bērnu atstājis tur, visas šitādas te jautrošanās, kaut kādas mēģināt kaut ko jaunu, tā ir līšana nepazīstamā teritorijā. Tu to esi uzdrīkstējusies tagad, pēc 30 gadiem. Kā tas notika? Cik labi, ka tu tā visu pateici. Man tāds prieks to dzirdēt. Tā ir taisnība. Man ļoti patīk, ka es šeit pierakstīšu šito. Tieši tā. Es vienmēr jūtos, ka tas bērns, ko...
Tas, laikam, ārzemēs man palīdzēja tā domāt. Tas bērns jābūt klāt. Viņš pirmkārt, viņš nav atsevišķi, tas ir tu, un viņš ir tevi iekšā. Un īstenībā, kad man prasa, no kurienes tev tas visas idejas ir, tieši no turienes es vienkārši ļauju sev būt. Es neaizdomājos, kas kuram patiks, nepatiks. Protams, es negribu nevienu tur insults with, aizvainot. Jā, aizvainot nekad, jā. Pat dzīvē. Es ļoti atvainojos, ja es kādu. Šaubos, ka tu ar savu mākslu esi kādu aizvainojis vairāk nekā cits. Mums ir dažādi mākslinieki Latvijā, kas ir daudz aizvainojošāk savā mākslā nekā tu. Man bija pilnīgi skaidrs. Es jau ar mūziku nodarbojos kopš man ir 16, 14, kad es pirmoreiz saku dziedāt ar saviem draugiem pie podjezdiem gitāras. Tad es sapratu, wow. Cik romantiski. Jā, Nirvana, by the way. Un tad, zini, no tā punkta dzīve pagriezas tik, ka viņa nekad vairs nemainījies uz otru pusi. Es tur sapratu, kur ir spēks. Es tur sapratu, kas ir, ka tu esi pret visa. Toreiz, ja? Tagad es neesmu pret visu, es esmu ar visu. Bet toreiz bērnībā es sapratu, kur ir tas vispār tāds, nezinu, tieši kā tu teici, deksme, no kurienes tas viss ir. Mūzika ir viens no svarīgākajiem maniem instrumentiem. Ja es neklausītos un nedarītu mūziku, es neredzētu visu, ko es redzu savā arī, māksla. Ļoti interesanti, kā tavs prāts strādā, gribētu ielīst tur un paskatīties. Jā, un es vienkārši redzu lietas foršas pirms miega. Man tas, nezinu, stāvoklis. Man kāds pateica, ka par to ir rakstīts grāmata kaut kas, bet man viņš vienkārši ir. Un es kaut kas tur bija, man tieši ar mūziku saistīts. Es saku, es ar to nodarbojos jau sen, bet kamēr man saliekas, ko tieši es gribu darīt. Un kā? Jo es dzīvoju Latvijā, es nedzīvoju tā kā... Es arī neierobežojos ar to, ka es dzīvoju Latvijā. Grūti pateikt, vai es gribu kaut kādu latviešu kultūru baigi bīdīt uz āru tieši sakarā ar tur, nezinu, tautu dziesmu vai mūsu kaut kādam vecam latviešu dziesmām. Nē, bet to, ka es gribu parādīt, ka es esmu no Latvijas un es arī varu darīt foršas lietas, to es gribu. Jā, tev jau puse no tavām mājām bija Latvijas lietas uz priekšu, ja tā var teikt. Tā kā tu vari būt otra puse, kas ir tieši tā neizpētītā teritorija, īsti kastē neieliekamā teritorija, ko es gribu pateikt to, ka vai tev nešķiet, ka iemesls kāpēc visi cilvēki, kas ir kaut kas, viņi tevi zina, bet kāpēc tu neesi bijusi intervijās, baigi televīzijā, tevi nekur neaicina kā vietējo atpazīstamo cilvēku, kaut gan tev ir tā ietekme un pazīšanās un tā saucamais klauds, viņš ir daudz lielāks nekā daudziem citiem, vai tev liekas, tas ir tāpēc, ka cilvēki tevi vairāk liek pie krievu tautības cilvēkiem, pie krievu burbuļa Latvijā, vai tevi tā pieskait, jo tu komunicē latviski, tev klienti ir, nevis komunicē tu angliski, Instagramos un tādā garā, bet klienti tev ir visādi un mājās tev ir arī, Latvijā vismīlētākais, tīrākais, gaišākais bāleliņš, Miķels Putniņš, tavs mīļotais vīrietis, kurš ir vislatvietīgākais latvietis, kurš var būt. Kā tas ir sanācis tā? Baigi labs. Tu zini, un te mans ego grib pateikt, jā, nē, tas ir vienkārši tāpēc, ka es jau ilgi darījos un izdarījos līdz tam brīdim, kad man cilvēki saka par manim interesēties. Tā gribas no sākuma pateikt. Bet patiesība ir tā, ka tev pilnīgi taisnība. Kaut kas te ir ar to, ka tomēr paskaties, kas šeit strādā. Latvijas radio, Latvijas televīzija, Latvijas, tur visādi kultūra kapitāli, Latvijas tāds pasakums, tāds, visas muzikālas bankas ir latviešu, viss ir tāds. Mana sirsniņa un romantizēšana, es negribētu dalīt neko, bet tas ir fakts. Jā, es arī negribētu dalīt, vienkārši ievērojot to,
cik tu esi aktuāla figūra Latvijas sabiedrībā, un to, ka tevi nekur neaicina, un tu nekur neparādies, tas man arī reāli sen. Nu, tikai tagad es domāju pati, šis ir tāds, kā tikko bija no sākuma ego trips, mēs viņu tikko pieredzējām. Pirmais bija, ka tu sev paskaidroji, tā logiski visu, kāpēc tu esi skaists un pukains, bet tad pēc tam tu izsaki kaut kādas dusmas, uz to, kāpēc kaut kā, un tad pēc tam tev uzreiz nāk tāda, atvieglojums un pieņemšana ar to. Es domāju, kā es vairāk sāku pati piedalīties latviešu kultūrā, un es to daru atkal ne tāpēc, ka man vienkārši to jādara, bet tāpēc, ka man interesē. Man interesē, kā man padarīt Rīgu labāk. Es tomēr, principā, savā galvā izvēlējos dzīvot šeit, bet braukt uz Parīzi un tad atvest visus šeit un likt to uz galvam cilvēkiem. Ja es varētu vēl kaut kā to izdarīt un, teiksim, vairāk caur to community, es laikam to daru, šeit tajā studiju, es virzu to tā kā Eiropas kaut kādu enerģiju, bet kā mums latviešiem, kā mums, nevis latviešiem, bet cilvēkiem, kur šeit dzīvo un respektē viens otru un kultūru un valsti, kā mums te sadarboties un iet pie kaut kā viena. Jā, tas ir laikam tāds būtu mana atbilde. Iet pie kaut kā viena, jūs varbūt negribat arī iet uz vienu to pašu virzienu, jo es saku, ja tu pastrādātu tajā pašā Latvijas televīzijā, Latvijas rādio, tu redzētu, es negribu teikt līmenis, jo tas izklausās tā mazliet pēc uzbrauciena, bet tas ir pilnīgi cits stils, viņi joprojām ir citā gadu desmitā, es pat teiktu 20, 30 gadus atpakaļ ar to, kāds ir vizuālais tēls, tāpēc, ka, protams, mums arī nav budžeta un it kā dīvaini, ka tā, jo mākslinieki mums ir un viņi būs priecīgi saņemt jebko. Tie mūsu mazie mākslinieki, kas ir super talantīgi, modernie, Gen Z, kas ap tevi arī ņemās un darbojās performā. Viņiem arī vienkārši vajadzētu tikt dotām tām iespējām, bet tas rāmis ir tāds stīvs un vecs un grūti izkustināms, ka cerams, protams, ka tas mainīsies un virzīsies. Grūti pateikt. Tāpēc vajag tāds cilvēks, ka tādus cilvēkus celmlaužus kā tu, kas ar to nodarbojas. Jā, bet grūti to īstenībā izanalizēt, kāpēc? Tāpēc, ka kurš to pieprasa? Cilvēki, kas tie dzīvo. Ja viņi... Tu tā domā? Jā, tāpēc, ka viņi redz statistikas, šito skatījies, šito neskatījies. Šitais aizgāja, šitais neaizgāja. Un ja tev ir, piemēram, tev jaunai, stilīgai un skaistai ir daudz sekotāju, un tev izdodas kaut kāda viena lieta, bet tur ir televīzija citādāki cilvēki, kuri piedalās tajā visa, es atvedu, bet paskaties, kurš uzvara vis kaut kur. Kuru izvēlas, kuru prasa, kuru uzaicina. Tas ir tāpēc, ka citiem mūsu vislielākajai daļai no Latvijas patīk tas. Un tāpēc tas ir tā. Mēs to nekad nesapratīsim, tāpēc, ka mēs esam šeit, tu esi vēl mūsu draugi tur, mēs esam šeit un mēs gribam darīt kaut ko skaistu. Bet es nezinu, vai tas mainīsies. Es domāju, tikai tad, kad mēs paliksim tur, kad mums būs 35, labi, man jau. Kad mums būs 40, 50, tad mēs tur sēdēsim televīzijā un varēsim beidzot stilīgi. Jā, tāpēc, varbūt ne. Varbūt mēs paliksim konservatīvi un neinteresanti un bezkrāsaini. Bet vēlreiz pieskaroties slavenībām, mēs runājām par slavenībām, kuras tu esi veidojusi un satikusi ārzemēs, bet tu esi ļoti daudz gatavojusi koncertiem dažādas slavenības arī tieši Latvijā. Vai tu vari nosaukt tās, kas tev nāk prātā, ar kuriem tu esi strādājusi Latvijā? Kaut kādas zvaigznes, kas šeit ir braukušas. Un nevari? Es jāatceros, tas bija Maneskin pēdējais bija. Maneskin bija pēdējais, jā. Maneskin, jā. Ar ko tev ir bijis labākā pieredze tādā slavenības ziņā? Jo es atceros, ka Maneskin tu teici, ka bija tā. Tā, tāpēc, ka tu nebija kaifā. Labi, es nogriezu čolku tai, kā sauc, Veronika? Ne? Viki. Viki, jā. Es nogriezu viņa čolku, es parataisīju bīzes bundziniekam, viņš bija super jauks, bet, tam galvenajam džekam viņam nebija matus.
Viņa bija noskūtiena. Jā, un tāpēc man ir tāds, un viņi īsti negribēja frizēties, tāpēc, ka tas ir diezgan kaut kāds milzīgs šovs, kuru reizi, un tāpēc, visjaukākais bija bundzinieks, kas. Viņš arī liekas pēc bildēm visjaukākais. Viņš ir presents. Viņš saprot, kas viņš ir, viņš saprot, cik liels viņš ir, bet viņš arī saprot, ka visi cilvēki ir arī, tas ir, zini, ka mēs visi esam tādi, tu nezini nekad, kas tu rītdien būsi. Tu nekad nezini. Tādā ziņā, kad šī grupa bija mazliet tādi aizņemti ar sevi pārāk. Es domāju, ja godīgi, es pēc sevis to zinu, kad es taisu šo vietu. Dažreiz tas nav par kaut kādu psiholoģiju, tas dažreiz par to, cik tev ir grūti. Ja tev ir grūti, tu vari daudz ko nepamanīt, kā tu uzvedies. Tāpēc, ka tu netiek galā ar kaut ko. Tev liekas, ka tu izies no tādas empātiskas pozīcijas, pasakot, ka visticamāk Maneskinam bija ļoti grūti nosēdēt frizieru krēslā, nevis pateiks, ka viņi ir jauni un lecīgi un ignoranti pret staff. Es domāju, bet es to varu pateikt. Tu nevari, jo tu esi slavenība frizieru, lai slavenības nāk pie tevis, nevis... Es saprotu, jā. Es nevaru, jo es laikam ar sapratni, tāpēc, ka, iedomājies, tev ir 17. koncerts, pēc katram 2 dienam tev ir tas koncerts, tu visu laiku ir busā, un tu gribi beigas ļoti ātri, un, tu negribi, protams, plus tu izskaties labi, ko tev vēl vajag, tā. Viņi arī gan jau kā cilvēki gaida tikai, ka viņiem būs brīvdiena. Kaut arī šovs ir tavs sapnis, un tu dari to, ko tu gribi visvairāk par visu. Tu vienkārši gaidi, ka tev būs brīvdiena, tu varēsi nedarīt neko, neiet pie friziera, nebraukt uz meža parka estrādi, neuzstāties, nebraukt uz skūteriem apkārt pirms tam pa kaut kādām bedrainām Rīgas ielām. Tad kas ir labākā pieredze ar slavenību, kas tev ir bijusi? Man ļoti patīk taisīt matus Renātei Litvinovai. Es tieši to varu tagad pateikt, tāpēc, es nezinu, kas ir cilvēki. Viņa ir ļoti jaudīga un slavena aktrise no Krievijas, bet viņai kopš viss sākas dzīvo Parīzē. Un viņa ir ļoti svarīga figūra Latvijas kinematogrāfā tieši avangarda. Un viņa pati ir režisora un aktrise. Un, viņa ir principā ideju autors. Un, viņa ir tāda specifiska figūra arī. Tu esi taisījis, piemēram, kas mums bieži brauc, kad Stings vai Robijs Viljams? Vai... Nē, un starp citu, kurš viņam taisa? Es gatava. Kas es gatava? Es gatava, un jāatcerās, tulīt. Kaut kādiem tādiem, kaut kas bija, bet es neatceros. Simply Red. Tā, viņam nav māte. Placebo neestaisījus. Es gribētu. Vispār... Mēs varam man dabūt, lai es taisu matus Vili Valo, kad viņš būs... lūdzu. Tom York, Johnny Greenwood, Siguldas Pilsdrupas. Lūdzu, es varu. Viņam nevajag. Es domāju, ka normāliem cilvēkiem nevajag matus. Jā. Bet, ja gadījumā tik krūtiem frizieris, kas grib, kas es gatava, es braucu, es jau ar čemodāniņu stāvu. Un es neatceros. Tiešām es tikai... No mūsu, es gandrīz visiem tādiem... Latvijas slavenībām visiem, Jā. Es zinu, dažreiz, es tev pateikšu tā, slavenības ir VIP, tāpēc, ka viņam ir citādāka dzīve. Viņi nevar nenogriezt vai nenokrasot matus pirms šūta vai pirms šova vai pirms intervijas. Tu arī, ja tu krasot blondus, tu nevarētu ilgi staigāt ar lielu sakni, piemēram, vai, ja tas ir tavs imidžs, tad tu nevari staigāt pat ar tādu sakni. Un tāpēc tas VIP, es arī nevaru visus paņemt. Es arī jau pieteicu pie manas komandas uz konceptu forma, tad, kad es sāku ko darīt, un viņi izpilda, un ļoti labi ar to. Jā, tas ir arī koncepts, ko es vispār nebiju Latvijā līdz šim redzējis, ka pie tevis atnākot frizēties, tu nevari sarauties 2 gabalos, bet tu esi iemācījies būt tāds kā frizieru diriģents vai tā kā šefpavārs. Un tā kā tev ir komanda, kas darbojas ap matiem, un tu tiešām pieskrien, pagaršo, aplūko, paskaties, paaiztiec, pasaki to, skrien pie nākamā. Tas arī tāds koncepts, ko es Latvijā nebiju līdz šim redzējusi. Tā arī būs, un es saku pat mūsu dargie draugi un slavenības. Viņi uzticas man ar to, un viņi nāca pie maniem meistariem.
Un tad tas ir, tā kā man tas atvieglo, tāpēc, ka es varu viņus biežāk pieņemt, es varu pieņemt viņus ekstrēmi, tā kā asap. Un tad runājot par to VIP, tas ir VIP, tāpēc, ka tu nevari ļoti daudz pateikt nē, un tev vajag bišķiņ pielāgoties. Un ja man būtu vienam kaut kādā, zini kā tur, mans paziņa taisa matus visu laiku FKA Twigs, ja? Viņš tikai priekš viņas. Principā viņš visu laiku kopā, ja? Un viņš, kad viņai vajag, tad viņš ir tur. Un ja viņi ir tur intervijas Amerikā, viņš lido ar viņu. Ja? Un kā izskatītos mana dzīve, ja es būtu ar kādu slavenību, kam daudz darba. Laiku ar viņiem. Es nevarētu, mēs ar tevi nesatiktos. Es nevarētu iedot visu, ko es zinu citiem. Es nevarētu uztaisīt jaunus imidžus citiem cilvēkiem. Jā, bet varbūt ir kāds, kas tieši to arī grib. Jā, tev ir cits ceļš, kādam ir cits ceļš, vai uz atvedām, jo mēs jau esam stundu kopā mazliet pāri, vai uz atvedām tev ir kaut kas, kāds padoms vai kāda darbību secība, ko tu ieteiktu jaunajiem māksliniekiem Latvijā, it īpaši par frizieru lomu vai pa vizāžistu lomu, kā tikt uz šiem te Chanel, Margiela, Rick Owens backstage'iem no Latvijas? Viņi grib, viņiem ir iekšā, viņi nezin, ko darīt. Ko tu ieteiktu? Ļoti labs. Es tikai varu pateikt vēl kaut ko par modes industriju, kas mums šeit dzīvojot nav skaidrs. Jā. Ir tāda lieta. Ja jums ir zināma ģimene, daudz naudas, tad jūs varat iet tajā industrijā. Ja jums nav liela uzvarda tajā visa modes industrijā, tad jūs lūdzu, tāpēc, ka jūs degat, jūs darat to, bet tas būs vienmēr pavisam citādāka līmeņa. Es ceru, ka jau daudzi jaunieši to saprata, ka viņi varētu, piemēram, kļūt par mākslinieku, dizaineru, bet viņiem, es nezinu, vai vispār eksistē tāds stāsts, kad cilvēks bez kontaktiem, bez zināšanām, bez ģimenēm tika uz kaut kādu lielu ceļu. Ļoti interesanti tēma, ko tu pacēli, jā. Es neesmu satikusi. Es visu laiku prasu, kas ir tas brands, kas ir tas. Bet tu runā šobrīd par dizaineriem? Tikai par dizaineriem. Tu nerunā par matiem, par modelēm un par ar matiem bišķi vieglāk. Okay. Bet es vienkārši uzreiz gribu to mainīt, jo man liekas arī, es varētu būt dizaineris, es būšu tur savs brands, es kādreiz kļūšu kā Dior. Jā, sākumā vajag milzu kapitālu. Nenormāli milzu. Es pat, grūti man. Es pat domāju, ka cilvēki, kam ir nauda, viņi padomātu, tāpēc, ka tas prasa ne tikai naudu, bet arī tavu talantu, darbspējīgu un daudz kontaktus ģimenes ar ģimenēm un vispārējais. Labi. Tu vari to darīt, bet par matiem un make-upu ir tā, ka visu var, un šito es gribu ieteikt sev arī, ne tikai visiem, kuri mērķēs uz to, pēc iespējas vairāk atstrādāt tehnikas, jo, lai tu esi vienmēr gatavs, tāpēc, ka dažas reizes es nebiju gatava, un ļoti labi, ja tu zini, kaut kādas, viņi prasa kaut kādas konkrētas lietas, tur ponytail, kaut kādas S-waves, slick back, to jāzina tā kā precīzi un visvairāk un labāk ar viņu tehnikam un produktiem. Piemēram, tu vienreiz aizbrauci pirmajā kaut kādā modes nedēļā, un tu apskaties visu pieraksti, ar ko viņi strādā, tāpēc, ka tas vispār nav tā kā Latvijā. Un pēc tam tu vienkārši mājas šeit uz cilvēkiem, uz lēlēm vienkārši atkārto, kamēr tu to nedarīsi perfekti. Principā es to teiktu par jebkādu frizieru lietu. Krāsošanas griezumu dari vienkārši tik daudz, kamēr nav perfekti. Bet kur darīt? Kādā skolā iet? Kur mācīties? Ko skatīties online? Skaties, es neesmu vispār pret par pamatskolam, tāpēc, ka tur varbūt tev neiemācīs iedvesmas
un stilistiku. Bet vai tā nav tā vieta, kur tehniku mācīties? Tieši tā, ar to viss sākās visas jomas. Tu vari negaidi no tām nabagām skolām, ka viņi tev mācīs kaut kādu iedvesmu un kā taisīt lielus darbus. Tas ir atkarīgs no tevis. Tev iedos materiālus, tev iedos instrumentus, ar ko tu vari to izpildīt, un tad viss ir atkarīgs no tevis. Cik daudz tu to darīsi, cik liela tev ir fantāzija, ar kādiem cilvēkiem tu satiksies, ar kādiem fotografiem tu sadarbosies. Man tas viss sanāca dēļ visiem. Es joprojām dabūju lietas dēļ citiem. Pati par sevi sēžot un strādājot, nekas nenāk. Viss ir rezultāts iepriekšējās lietas, ko es darīju. Un tad tieši par Parīzi runājot vai par Ņujorku, Fashion Weeks ir Milānā, Londona, Parīze un Ņujorka. Jau ir 4. Jūs varat izvēlēties, kur jūs gribat būt, bet visvairāk skati ir Parīze un Milāna šobrīd, bet es nebraukšu uz Milānu, jo es negribu. Un kas jādara, tas ir jāsagatavo savus portfolio, pēc iespējas maksimum pirms tam pārsistēt kādiem zināmiem vārdiem, mēģināt tikt līdz viņiem, un pēc tam caur tiem fotošūtiem var jau tikt uz skātēm, tāpēc, ka parasti cilvēks viens otram nodod vārdu, uzvārdu ar cilvēkiem, un viņi parasti Instagramas goda vārds. Viņi skatās Instagramā, kurš tev seko un kam tu seko. Un vai jūs esat pazīstami, vai viņu draugi seko tev. Iedomājies? Interesanti. Jā, un ja tev, parasti, ja viņi tev ņem skati, tad tev pavaicas, un viņiem tieši tur trūki cilvēki. Bet tā tikai names, tikai vārdi. Tikai vārdi, un zini, tiešām tev es teiktu par praktizēšanu, nevienam tur nevajag, lai tu uzreiz lien priekšā. Tev vajag strādāt ar komandu. Ar komandu strādāt, tas nozīmē dažas ķemīti paturēt vai šķipsnu. Un neuzdot stulbus jautājumus. Vat tā. Zini savu vietu. Jā, zini savu vietu. Un tas ir vairāk tāds ieteikums visiem, ja kāds grib mēģināt. Un, diemžēl es nevarēšu padalīties ar aģentūras kontaktiem, tāpēc, ka es viņus dabūju ļoti, ļoti grūti. Un man sākrēs protams, ka tu esi izcīnījusi, tu negribi tagad visiem dot šādi. Vienkārši tā pa platu, to es izcīnīju. Bet principā vispār skatieties, es varu iedot jums sarakstu ar aģentūram, kur var rakstīt, ka jūs gribat asistēt. Jā? Bet tas priekš frizieriem pirmkārt, un otrkārt, kā man saka, jā, tu vari iedot kontaktu, bet tik un tā viņus nepaņems. Tas ir par to, lai zin tāds. Un tur tiešām tā kā kāpēc tu vispār pati ņem kaut kādus nepazīstamus cilvēkus strādāt vai? Nē. Es vispār ņem diezgan maz cilvēku strādāt. Es domāju, ar kaut ko darīt. Jā, tā, ka tu pirmais, kas tev ienāk prātā, es gribu viņu, tāpēc, ka es zinu. Tas ir naturāli. Par to nevajag neko nedusmēties, neko. Visi tiks sava laika tur, kur vajag. Jā. Vat tā. Labi. Un no tevis kādi noslēdzošie atvads vārdi no tevis, Diānas, kā cilvēka, varbūt ne tik ļoti kā... Joks, piedod. Okay, es gribu pateikt svarīgo lietu. Varbūt vēl es kaut ko noreklamēt. Kas tev ir aktuāls šobrīd? Sekojiet līdz Betai Beits. Viņa jums ne tikai pacels garastāvokli, bet arī iedvesmos dzīvot. Tas ir ļoti svarīgs moments. Jo lasīt un skatīties YouTube kanālus, kā būt laimīgam, labāk to nedarīt, labāk dzīvojiet īsto dzīvi, kur ir dusmas, kur ir graudas, skumjas, kur ir viss, tas ir pilnīgi normāli. Galvenais, lūdzu, ko es gribu, kad jums ir kaut kāda procesa iet, un jūs strādājat ar saviem terapeitiem, lūdzu, esiet uzmanīgi ar to, ko jūs domājat, un sakiet citiem cilvēkiem. Tas mans pēdējā... Tad, kad cilvēki ir savās krustcelēs, lai viņi mazliet filtrē to, ko runā. Okay. Jā. Un otrais ir tā, ka jums jāsaprot, ka citi cilvēki nav tā kā jūs. Viņi nav tā kā jūsu, pazīstami kaut kādi. Katrs cilvēks ir pats par sevi un ar savām lietām un ar savām idejām un motivācijām, un jums nevajag neko no tā cilvēka gaidīt, un jums pašiem būs vieglāk ar to. Es laikam to. Jā. Kādus
ekspektācijas. Tas es ieteicu arī gan attiecības, gan darba un pārējais. Esiet maksimāli labāk, savā jomā, ko jūs darat. Nevis priekš kāda, bet priekš sevis. Esiet godīgi pret sevi. Un, tas ir viss, ko es tagad pateicu. Tas mans tikai pēdējā pusgada kaut kādi kredo. Ja? Jo tā nav katru gadu. Es mainos visu laiku. Un kas man šobrīd ir tāda tendence sakarā ar to briesmas vienkārši, kas notiek šobrīd pasaulē. Jūs nezināt, cik un kas un kad. Un es gribu pateikt, vajag vairāk savienoties, jo tad vairāk sanāks. Paldies, Diana. Piesakojiet Dianai Instagramā @DianaPayton, vai ne? Un arī Perform studijai, lai sakot līdz jaunumiem @Perform un daudz strīpiņas. Paldies, Diana, ka tu biji mans viesis Mēģi 3. epizodē. Paldies jums, ka noskatījāties un tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Atā!